Jūs vakar nebijāt Zirās? Ne. Tur vakar Zirās bija mākslinieks Ronalds Jaunzems, un viņš ļoti labi visiem izstāstīja par vizualizāciju, kādā kvalitātē un kādā stāvoklī viņi ir, jo absolūti viņi nedod nekādu priekšstatu. Tur bija runa, protams, par gudrām lietām, par perspektīvām, kuras es jums tagad neatreferēšu, bet fakts kā tāds, tad no tām vizualizācijām īsti priekšstatu nevar gūt, kā patiesībā tas izskatīsies. Esiet sveicināti, godājumie sanāksmes dalībnieki. Pulkstens rāda nedaudz pāri pulksten 18, kas nozīmē, ka mēs varam sākt IVN sabiedrisko apspriedi par vēja elektrostaciju Parks Ventspils 2 un tā saistītā infrastruktūras projekta īstenošana Ventspils novada Ziru un Zlēku pagastā un Kuldīgas novada Ēdoles un Paduras pagastā būvniecības iecere, kurai tiek veikts IVN process. Ņemam vienu no šejienes un tad zooms. Lūdzu. Jā, mans Ronalds Jaunzems vēlreiz papildinājums jūs parādītajām bildēm. Labs piemērs paraugs bija tas tilts, kurā tūplānā bija tie vertikālie stabi, un tad iet aina, un pašā horizontā ir vēja turbīnas niecīgs. Ja šī vizualizācija būtu veidot tam, lai mēs saprastu proporcijas, tad šīs proporcijas dēļ perspektīvas ir pārspīlēts, viņas ir izmainīts. Tā, 1 sekundēm tālāk, un pēc tam paskatīsimies, kas mums notiek Zoomā. Ja? Tā, lai mēs nosadzām abas puses. Jā, lūdzu. Paldies, es pati. Zāne Jančevska, Ēdole. Man tāds vienkārši jautājums par ietekmu uz ainavu. Jūs teicāt, ka skaidrā laikā ģenerators varēs redzēt 20 km attālumā. Bet ka tas tomēr tā nav vērā ņemama ietekme uz ainavu. Kam šķiet, ka nav vērā ņemama ietekme uz ainavu? Un otrs jautājums, lai mazinātu to ietekmu uz ainavu, tiks stādīti koki. Kas Latvijā ir tās koku sugas, kas izaug 250-300 metru augstumā, un cik ilgā laikā viņas izaugs? Paldies! Kurš vēl nav šodien jautājis? Labi, darīsim tā. Lūdzu, piesakieties. Tā, sākšu no sākuma. Vitālijs Šalkovskis, mēs Ēdolei. Paldies Beātei un Zanei. 2 gadi. Tas ir diezgan liels posms, lai klausītos jūsu argumentos, bet man uzrunāja viena lieta, ko jūs neļāvāt turēt ilgāk. Uz viena plakāta ir kaulainā. Ja mēs precīzāk paskatīsimies to tālāk, kaulainā ir nāve. Tie vēja fermas, tās nes nāvi. Sākot no maziem kukainīšiem un beidzot ar mums, cilvēkiem. Man tieši skar kaut kur 4 jūsu kaulainās stāvēs man apmēram 2 kilometri attālumā. Un tās nes nāvi. Varat kaut ko pateikt, lai man būtu vieglāk, lai manai saimē būtu vieglāk?